Hello, un šī ir otrā daļa sarunas ar eņģeļiem 14. februārī, un šī ir kārtiņa daļa. Šis ir vāciņš kāršu komplektam, kuru kārtiņas šodien izsaukam. Dievietas kārtiņas, un man visvairāk patīk šo kārtiņu aizmugure. Tadā! Kronis! Yeah! Lūk, tātad pirmā kārtiņa bija šī kārtiņa. Un ar šo kārtiņu eņģeļi mums saka caur šīm dievietas kārtiņām: dodies laukā. Un es varu pilnībā saprast un pieņemt to, ka vismaz Latvijā esot ziema ir bijusi un droši vien, ka mazāk laukā laika pavadīts, bet eņģeļi iesaka doties laukā un saka, tu esi bijis telpās pārāk ilgi, dodies laukā un izbaudi svaigu gaisu. Tā ir tāda īsāka ziņa ar šo kārtiņu, kas nāk. Tāda garāka ziņa vēl, kas ar šo kārtiņu nāk, lasīšu šajā grāmatiņā. Atrašanās telpās nav dabisks eksistences veids, un interesanti šeit minēja par Valentīnu dienu pagānismus. Tas var viss saistīts ar dabu. Es neesmu eksperts. Tā kā, ja jūs kāds esiet eksperti un es kaut ko esmu pateikusi ne tā par pagānismu, nenosūdiet mani pārāk. Es neesmu eksperts šajā visā par pagānismu runājot un kāda tā terminoloģija tiek lietot, bet tā vispārīgi tā ideja, manuprāt, man šķiet, man ir skaidra un, tā, zināt, par ko iet runa, tā kā sāku tikai disclaimer, angliski teiktu. Lūk, un jā, un šī kārtiņa atbalsta to domu, to dabīgumu, dabā būšanu, un runājot par eņģeļiem, esot dabā arī ir vieglāk sadzirdēt eņģeļus, jo mēs esam ar visu ko dabisku saistīti, ar dabiskumā ieskauti. Vēl eņģeļi saka, tici man, dodoties laukā, tu neko nepazaudē, ir viss kaut kas daudz ārā, laukā, dabā, ko izbaudīt, ar ko eksperimentēt, ko piedzīvot. Tev nepietrūks telpu, ja dosies dabā. Tu neko nezaudēsi, dodoties dabā. Un vēl eņģeļi iesaka izbaudīt to dabu. Vai tas būtu vējš, vai lietus, vai saulīte, vai augsts, vai silts, vai sauss, vai metras gaiss, vai mēs dzirdam putnu dziesmas, vai kādas citas dabas skaņas, koks, ko mēs viņasim vējš, paslaikam. Izbaudīt to un izbaudīt tādā veidā, ka, piefiksēt, vienkārt ļaut savam ķermenim to izbaudīt un tā uzsūkt visu to dabas esamību un dabā būšanu un skaņas un smaržas un sajūtas un uzsūkt to visu un tad sajust, kā tas ietekmē to mūsu prātu. Varbūt, kad mums domas ir gājušas uz visām pusēm un samudžinājušās kaut kā un pēkšņi dabā esot un sajūtot to dabu, viss paliek tā mierīgāk, vai arī tas kā piemērs tikai, lai gan tā bieži arī ir, bet, katram no mums jau šī pieredze būs savādāka, bet ja šo kārtiņu iesaka izbaudīt to un šīs sajūtas, un tad piefiksēt, kā tad arī tas ķermenis mūsu reaģē uz to mūsu pieredzi un piedzīvojumu. Jā, es tas loks pavisam ciet, jo sāk līt uz manas grāmatiņas.
Tas pēdējais teikums šeit jāaprakstā. Neļauj vēl vienai dienai, neļauj pat vienai dienai vēl paiet, neizejot laukā, neizejot dabā. Pat ja tas ir uz īsu brīdi. Dabā. Lūk, otrā kārtiņa. Diāna. Ar šo kārtiņu Indija saka, tāda koncentrēta intention ir tas nolūks, doma, turi, vēl tās domas sajūtas, vēlmi, lai kaut kas piepildās, to sapni, vēlmu, lai tas piepildītos. Koncentrē šīs visas domas un sajūtas, koncentrējies uz tām un turi tās dārgas un tuvas sev, un kad veic kaut kādu darbību, dari kaut ko, vienalga, kas tas būtu, vai saki kaut ko, tad dari to no tās enerģētiski, emocionāli tādas vietas, kur kad tas nāk no tā, ka tu esi koncentrējies uz to savu sapni, uz to savu mērķi, mērķiem, un tā enerģija viss ir tāda koncentrēta uz to visu pozitīvo, kas saistīts ar šiem sapņiem un mērķiem, un tad rīkoties esot tajā enerģijā, no tās enerģijas. Un ka tad tikai tādā veidā, jo vairāk mēs spējam un varam un varēsim un spēsim koncentrēties uz to savu mērķi un visas domas un sajūtas virzīt tajā virzienā. Tā kā bultu šaujot, mēs koncentrējamies to visu, koncentrējamies, mēs vēlamies, lai iet tā bulta, un tad šaujam, tad tieši tāpat arī būs dzīvē, ja mēs koncentrējamies, un mums tas mērķis galvā un prātā, tad tas situācijas, kuras mēs sastopam dzīvē, kurām mēs sastapsimies un sastopamies dzīvē, ka tās ir kā tās buldas, kuras mēs šaujam, un ja mums tas mērķis ir skaidrs un zināms, tad pat ja tā situācija vai tā rīcība vai, kas un tas būtu, ja tas nav tieši, kas mūsu ceļā uz to mērķi ir, ja tas nav literāli tādā tiešā veidā saistīts ar to mūsu mērķi, tad tik un tā tas ir saistīts netiešā veidā ar mūsu mērķi, un tas, ka mēs koncentrējamies uz savu mērķi, darot kaut ko tādu, kas liekas galīgi nesaistīts ar mērķi, ka tas tik un tā palīdzēs un palīdz pietuvoties mums šim savam mērķim, kas mums ir. Un, tad vēl saka, šī kārtiņa mums vēl saka, un šeit vēl ir teikt, ka, ja tu izlem kaut ko darīt, vai vēlies kaut ko darīt, izlem, domā, ka, ok, es to darīšu, tad pieturies pie tā. Tas piemērs tiek dots tā kā ozols. Sēkla tiek iestādīta, un tas sapnis, tas mērķis ir kā šī sēkla, un tad mēs audzējam šo sēklu, katrā savu domu, sajūtu, rīcību, darbību, kas ir koncentrēta uz šo mērķi. Tad tas ozols aug spēcīgāks un stiprāks. Esi atbildīgs par savu ķermeni, par savu prātu, par savām emocijām, par saviem darbiem, darbību, par to plānu, dienas plānu, nedēļas plānu, par to, kas jādara,
kur nepieciešams būt, ko darīt, uzņemies atbildību, tad ir sajūtās. Trešā kārtiņa ir Kali, un šī ir kārtiņa, kas mums vairāk šodien saistās, kā es minēju pirmajā video, pirmajā daļā, ka ir viena kārtiņa, kas ir ļoti saistīta ar šodienas dabas apstākļiem. Pie mums šeit ir Kali, un Kali ir šī dieviete, kura ir zināma ar savu lielo spēku, bet Kalis tā ziņa ir kaut kā beigas un sākums. Kaut kā veca pagājuša beigas un kaut kā jauna sākums. Un ja ir viena tāda ideja un ja ir dievietes vai svētie vai eņģeļi un eņģeļi, dievietes un svētie un eņģeļi, kas ir ar mums, kas nāk mums palīgā šo pāreju no tā vecā uz jauno, tādu mierīgu radīt, tādu vieglu, tādu plūstošu. Ir tādi svētī eņģeļi un dievietes. Kali pilnīgi un galīgi un noteikti nav tāda. Kalis enerģija un Kali vienkārši ir zināma ar to, ka viņa šīs beigas un šo sākumu ienes tai mūsu dzīvē ar tādu, kā mums šī vētra ir skaļ ar lielu blīkšķi, nav nekādas tādas lielas, tādas mierīgas plūsmas te visā, bet viņa, ka nāk, tad viņa sašķaida visu pa gabaliem un visu. Es skatīšu, nesapratu, vai video vēl palika vai nē, jo mums elektrība tikko pazuda uz brīdi. Bet jā, runājot par Kali. Kali ir tāda, viņa nāk ar lielu blīkšķi, ar lielu troksni. Jums ir kāda situācija dzīvē bijusi un ir situācija, kur jau kādu laiciņu ir bijis sajūta, ka vajadzētu pabeigt un ļaut kaut kam jaunam nākt iekšā, vai kāda situācija, kur varbūt nav bijis sajūta, ka vajag pabeigt, bet kas ir kaut kādā ievilkusies un liekas, ka nekustās uz priekšu. Un Kali nāk šeit sakot, ka sašķaidīt to visu gabalos šo situāciju tā, ka vecais paliek vecajā, jaunais jaunajā, un kaut kādu tādu hausu rada pat dažās situācijās, kā nu kuram. Bet atkarīgs no katras tā privāti, katra personīgi katras situācijas, tas, kā viņi ienāk, parāda savu esamību šai situācijā, bet tā galvenā ideja ir sašķaidīt ar lielu blīkšķi, nākt ar lielu troksni, nekādas žēlastības, nekas. Lūk, tā kā vēdra. Krīt koki zari, neskatās viņi, kur krīt, tikai rīt un gāžas. Un tad, kas tad vēl šī garākā ziņa ir ar šo kārtiņu? Viņa nāk atgādināt, kad, kā visumā pasaulē, uz zemes visumā, un uz planētas Zeme gan visumā, visam ir sava kārtība, visam ir sava vieta, un ja mēs pārāk ilgi aizkavējamies kaut kur, kur vairs nav mūsu vieta, vai ka mēs ļaujam kādam aizkavēties mūsu enerģijā vai mūsu dzīvē, ka mūsu dzīvē vairs nav vieta, tad vienkārši vairs nav vieta, un ja mēs to nevaram no tā atbrīvoties, tad viņa nāk palīgā, lai atbrīvotos, lai saliktu visu pa vietām. Vecais pie vecā, jaunais pie jaunā. Un viņa saka arī, nebaidies no tā, kas izskatās kā pārmaiņas dzīvē, kā kaut kā zaudēšana. Tas nāk tikai par labu tam,
ko tu vēlies tam tavam mērķim, pieņem šīs pārmaiņas ar atklāstām rokām un sapratni, zinot, ka tās ir tikai uz kaut ko, tās ved tikai uz kaut ko labu, un šo dievieti var saukt palīgā, tāpat kā mēs saucam eņģeļus, saukt palīgā tādās situācijās, pārmaiņas situācijas, ka mums ir nepieciešams pārmaiņas, un ka mēs gribam šīs pārmaiņas tādā, cik vien labā un lieliskā veidā mēs vien varam viņas ienestēt dzīvē, un tad vaicāt kāli pēc palīdzības, lai palīdz mums to izdarīt. Lūk, tādas ir šodienas kārtiņas. 14. februāris, dienas vidus, vētrains laiks, un sveiciens jums visiem. Sveiciens mums visiem mīlestības svētkos. Un vai nu tā būtu Valentīna diena, vai nebūtu Valentīna diena, vai kā vēl citādi to saukt, bet liekas, mīlestības svētki būtu tāds labs, neitrāls nosaukums dienai, kurā godināt vienam otru vēl vairāk nekā mēs to daram ikdienā, vai kā papildinājumu tam, kā mēs to daram ikdienā. Tos cilvēkus, kas ir mūsu dzīvē, gan romantiskos partnerus mūsu, gan neromantiskos, gan ģimenes cilvēkus, gan draugus, gan radus, kas ir tādi, tiešām tā no sirds mūsu dzīvē, un kuru esamību mūsu dzīvē mēs tā cienam un godājam. Tā ir tāda laba. Lūk. Un, sveiciens visiem dzimšanu un vārdienās tiem, kuriem ir šie svētki un kurš svin dzimšanas un vārdienas, bet kurus es varbūt nezinu tā personīgi, nezinu, ka jūs skatāties šos ierakstus. Un mēs tiksimies atkal nākošajā ierakstā. Tā biju es šeit, Regīna, un mums bija kārtējs sarunas ar Eņģeļu ierakstu. Atā!